mēs palēnām ar jums ķersimies klāt mūsu šī mēneša galvenajai tēmai, kas ir Plutona tranzīti, kas jūs ļoti, ļoti interesēja. Es gan piedāvāju ņemt sākumā tādu miermīlīgāku tēmu, kas ir solārais gads, kas man īstenībā liekas abnormāli vērtīgi. Tā ir tāda milzīga vērtība visai dzīvē, ko pēc tam var paņemt. Paldies, Dats, paldies. Nu, man pagaidām, ja godīgi, liekas bišķi par daudz, bet viņas pēc kaut kādas nedēļas sāks tā kā pāretināties, ka bišķi pakritīs ārā, un tad, nu, tad būs perfekti. Pēc 2 nedēļām vispār būs ideāli. Tālāk, bet paldies. Jā, nu, lūk, un jūs negribējāt šo lielisko tēmu ņemt kā pirmo, kaut arī īstenībā tas balsojums dalījās ļoti līdzīgi, un pēdējā brīdī kādu tur nobalsoja, ka nē, tomēr ņemsim Plutona tēmu jūnijā, nu, mazliet mēģināsim sevi izkratīt visu veco, visu sarūsējušo, visu nevajadzīgo, nelietojamo no sevis ārā, bet īstenībā es nebrīnos par to, ka jums šī tēma liekas, nu, ļoti svarīga, jo īstenībā tas, kā Plutons staigā mums pa karti un kur viņš atrodas mūsu kartē, tās ir veselas paaudzes iezīmes, un ļoti daudzas no jums šeit ir dzimušas tur robežās no 83. gada līdz 95. gadam, un tas ir nu, tā ir tā paudze, kas ir tādi riktīgi mistiķi, transformatori un cilvēki, kuri, nu, ja jūs gribat, protams, jūs sēdēsiet uz vietas, bet dzīve tāpat nesīs smadzenes ārā un kaut kur, kā skamarkam pakaļā, liks jums kustēties, kaut ko darīt, kaut ko mainīt, vai arī dzīvot konstantā krīzē. Un tā kā tā tiešām paaudzes iezīme, tāpēc jums arī ir tā milzīgā vēlme par šo tēmu runāt, viņu vairāk izzināt, jo jūs tiešām esat tāda ļoti īpaša cilvēku grupa. Un pastāstiet čatā, cik daudzas no jums šeit ir dzimušas laika posmā no 83. līdz 95. gadam. Līdz 95. gada janvārim laikam. Jā, jo Plutons tiešām viņš iezīmē tādu, nu, paaudzes iezīmi, un cilvēki, kas ir, rakstiet savus gadus, es gribu redzēt, kas mēs te esam. Tā paudze, kas ir bijusi no 83. līdz 95. Tā ir paudze, kurai Plutons ir gājis pa Skorpionu, respektīvi viņš gāja pa savu zīmi, viņš bija savās mājās, un tā tiešām ir pirmkārt, nu, dabas dotu psihologu paudze, un tas ir tas laika posms, kad principā cilvēki sāka bišķi atmosties jau, un tas ir pateicoties lielā mērā tieši šim te rādītājam un tai paudzē, kas sāka dzimt šajā laika periodā. Un tie ir psiholoģi, mistiķi, un Plutonam tas ir ļoti spēcīgs novietojums. Un šādi cilvēki, viņi izceļas uz citu fonu ar diezgan tādu sarežģītu emocionālu iekšiņu, ar ļoti spēcīgu dziļumu psiholoģisku, un viņiem patīk līst iekšā visādos dzīves noslēpumos, tāpēc viņi arī transformē cilvēkus sev apkārt, paši sevi, un īstenībā ļoti grūti, godīgi nosēdēt uz vietas un neko nedarīt, neko savā dzīvē nemainīt, gribās visu laiku kaut ko atjaunot, jaunu, vienu kaut ko vecu iesūnojušos, izraut ārā, izmest ārā un tā vietā būvēt pilnīgi jaunu. Jā, jā, tie ir cilvēki, kuri vienkārši apziņu, kopējo cilvēku apziņu izved citā līmenī, vienkārši tāpēc, ka viņi tādi ir, un jūs esat tā paudze. Un šeit vēl arī parādās varas tēmas, tāda, līdera pozīcijas un ļoti spēcīgs iekšējais kodols. Ļoti spēcīgs iekšējais kodols, tāpēc, arī no vienas puses tā ir tā paudze, kuriem var likties, ka dzīve visu laiku viņus tā kā pārbauda uz izturību, kas īstenībā tā arī ir, bet tas nekad nav ar mērķi sagraut cilvēku, tas ir ar mērķi sagraut to daļu, kas viņam īstenībā nav vajadzīga, kas vairs nekalpo un neko nedod, un tās vietā būvēt jaunu. Un šī ir paudze, kura to izjutīs visspēcīgāk. Nākamā 95. līdz 2008. Tā jau ir, tur Plutons ir strēlniekā, un
Tie ir tādi, tur jau nāk reformatori, cilvēki, kuri iet ārpus rāmjiem, viņus ir ļoti grūti rāmīšos jebkādos ielikt, vispār kaut kur noturēt. Cilvēki, kuri vienkārši ir uz sava viļņa, kuriem, office nav priekš viņiem, tāpēc šeit sākas rekur tagad, mēs esam tā paudze, es esmu pats sākumiņš 95. gada februāris. Es esmu pats sākumiņš tai paudzē, lūk, un es sāku strādāt, principā, ne ilgu laiku pirms tam, kad sākās viss online bums. Un tagad mūsu paudze sāk pārņemt stafeti, tādu transformāciju stafeti, un šeit jau mainās vispār forma, kā cilvēki funkcionē, cik ļoti viņi strikti seko kaut kādiem noteikumiem, kaut kādām prasībām, cik ļoti viņi atļauj sevi likt kaut kādos rāmīšos, un tikai šī ir paudze, kuri drīzāk paši sevi ierobežot ar kaut kādām askēzēm, nekā pakļausies svešiem noteikumiem. Jā, skolotāji, kouči, mentori, ļoti liela tieksme pēc brīvības te sākas. Un to mēs redzam, tagad vesela paudze tāda piedzimst, un tāpēc mēs tagad sākam redzēt, ka šie cilvēki ir jau bišķi izauguši, mēs sākam redzēt ļoti lielas pārmaiņas globāli. Tālūk, un tā katra paudze pēc Plutona atrašanās vietā kaut kurā zīmē ievieš noteiktas pārmaiņas. Tāpat kā pateicoties 83. 95. gada paudzē, mēs tagad visi zinām, kas ir psiholoģija, mistika, ezotērika, un šis vairs nav tik liels tabū, kā tas kādreiz bija. Tas ir pateicoties jums, jo jūs jau tagad esat lieli cilvēki, un jūs šo transformāciju nesat iekšā jau fiziskā līmenī, nevis tikai sajūtu līmenī cilvēkiem, piemēram, jūsu vecākiem. Tālūk. Tāpēc, interesanti, kā Plutons strādā. Es jums izstāstīju par šīm te divām paudzēm, bet, protams, ka, bija pirms mums vēl cilvēki, un būs vēl, un katra šī te pārēja, viņa nes kaut kādu noteiktu nospiedumu, kuru šie cilvēki atstāja uz zemeslodes. Tālāk, bet jā, Plutons vienā zīmē atrodas ļoti ilgu laiku, un tāpēc tā ir paudzes iezīme. Tā kā jūs dzirdat, no 83. līdz 95. gadam, no 95. līdz 2008. viņš staigā pa vienu zīmi. Un attiecīgi cilvēki, kas šajā laika posmā piedzimst, viņi visi piedzimst vai no Plutona Skorpionā, kā tā lielai daļai no jums ir, vai no Plutona Strēlniekā, kā te arī ir ļoti lielai daļai no mums. Un tālūk, cik lielai daļai. 93., 87. Tā. 79. vēl. Tev bija svaros. Jā, par taisnīgumu, ļoti par taisnīgumu tāds tas periods ir. Sabīne 96. arī Plutons Strēlniekā, kur lielākā daļa, no jums tomēr ir Plutons Skorpionā, un tas ir iemesls, kāpēc tik ļoti jums gribās šo tēmu izzināt, un tas pilnīgi neapzinātā līmenī darbojas un ietekmē jūs, arī mūs visus pārējos, kas jūsu laukā atrodas, bet jā, tagad tas, ko mēs redzam šobrīd pasaulē, tas ir uzplaukums, bet tie iedīgļi sākās tajā brīdī, kad jūsu paudze pieauga. Kad jūsu paudze pieauga, viņa rokās parādījās vara un sākās ļoti nopietni transformējoši procesi, kas cilvēkiem pavēra pilnīgi citu perspektīvu uz to, kas ir psiholoģija, kam viņa ir domāta, kam viņa ir vajadzīga, kas pavēra pilnīgi citu perspektīvu uz to, ko nozīmē realizēt savu personību, uz to, ko nozīmē, ka nevajag sēdēt vienā vietā visu laiku, ka drīkst nestrādāt vienā darba vietā 5000 gadu, ka var arī mainīt darbu un var mainīties patstāvīgi, var katru gadu notiks personīgais rebrandings, ka es tur šodien tā darītu, es esmu pilnīgi savādāka. Jūs to esat ieviesušas, ienesušas iekšā, normalizējušas mūsdienu pasaulē, jūs esat daļa no tiem lielajiem notikumiem. Un tas tiešām ir ļoti spēcīgi. Tā Plutons Skorpionā paudze, tur tik jaudīgas transformācijas nevar atnest vienkārši neviena cita paudze, jo tur Plutons atrodas pie sevis mājās. Viņš tur izpaužas 100%. Tālāk. Mēs tur saviem Plutoniem citās zīmēs, protams, arī daudz ko dodam pasaulē, bet jūs esat tiešām transformatori.
Labi, bet par ko es ar jums šodien gribēju parunāt, principā, ko mēs šodien darīsim, mēs ar jums morāli sagatavosimies tai nodarbībai, kas mums būs nākamnedēļ. Laikam, ja es neko nejaucu, jo es varu sajaukt, tad tas mūsu šīs dienas mērķis ir sagatavoties nākamajai nedēļai, lai mēs vispār saprotam, par ko ir runa. Es zinu, ka Plutons forši izklausās skaists vārds. Bet vai jūs saprotat, kas tam visam apakšā ir, kas vispār ir šis te arhetips, ko viņš sevī nes iekšā, kā viņš izpaužas, un tad tās dāmas, kuras ir šajā te paaudzē no 83. līdz 95. Jūs klausieties ļoti uzmanīgi par Plutonu, mēs izrunāsim visu, gan viņa augstākos stāvus, gan zemākos stāvus, kā viņam vajadzētu izpausties, par ko viņš ir un ko darīt, lai tiktu pie tiem augstākajiem stāviem. Es iedošu jums tādu diezgan izvērstu ieskatu tajā, kā tas izstāsta dvēseles formulā, jo es varu pat neskatīties, un jūs pašas arī varat tur baigi neskatīties, bet, ja gribat, varat pastīties savas dvēseles formulas, jūs redzēsiet, ka Plutons ir jūsu centrālā planēta, un tā ir šī te paaudzes iezīme. Tas ir viena no jūsu misijām dzīvē ir transformēt sevi un cilvēkus sev apkārt, transformēt savu apziņu, nepārtraukti mainīties, attīstīties, sajust varu, sajust spēku, ļoti lielu ietekmi. Anna, karači, dvēseles formulu, es iemetīšu linku pēc tam, kā viņu paskatīties, bet manā Instagram profilā, tur visi tie postiņi ir par dvēseles formulu. Bet es ielikšu jums linku. Nav stress, bet tu vari klausīties tiešām pēc tiem gadiem, un tur tāpat būs. Jā, ļoti skaisti, ļoti skaists, milzīgs resurss īstenībā jūsos ir iekšā. Plutona retrogrādajam stāvoklim pie tādas analīzes, kura neietver sevī prognozēšanu, nav pilnīgi nekādas nozīmes. Varam ķerties klāt pie Plutona tēmas. Bet, principā, tas, uz ko es aicinu arī, neieciklēties uz kaut kādām galējībām, uz to, ka, tur, ja man tas tur nav pa augstākajiem stāviem, viss ir slikti, nav ko tur vairs glābt, visu vienmēr var piekuriģēt, un arī tad, ja, no sērijas viss ir slikti, labāk nepaliks no tā, ka mēs domāsim, ka viss ir slikti. Tālāk, tā kā sekundīti vienu uzgaidām. Tā, un pirms mēs ķeramies pie Plutona arhetipa, es ik pa laikam jums, iepriekšējo reizi vienkārši tam fiziski nepietika laika, bet es jums dodu tādas psihotehnikas, kad tad ir mazi, it kā nekas tāds instrumentiņi, prāta mežģīši, par kuriem padomāt, kurus apsmadzeņot un vienkārši likt sev aiz auss, lai viņi vienā brīdī sāk jums elpot pakausī un kaut kur atvieglo kaut kādas situācijas, kaut kur palīdz paskatīties no citas perspektīvas, padomāt savādāk. Un, protams, tā kā mēs runājam par Plutonu, kas ir psihoanalīzes NLP transformācija planēta, protams, ka mēs šodien runāsim arī par psiholoģiju. Tajā skaitā es jums iedošu gan tos instrumentus, gan viena interesanta lieta, ko man gribās ar jums izrunāt, ir 3 S pozīcijas. Un tas būs ļoti cieši saistīts ar Plutona tēmām, ar transformācijas tēmām, jo mēs bieži vien sēžam iekšā vai nu bērna pozīcijā, vai vecāka pozīcijā, un ļoti sarežģīti ir sevi ielikt iekšā vienkārši pieaugušā pozīcijā. Tāpēc izrunāsim, kas ir tās pazīmes, varēsiet pāanalizēt sevi, paskatīties, jo, jūs zinat, ka bērniem pieaugušo lietas netiek. Ja mēs mēģinam līst vecāku lomā, tad mēs ļoti daudz resursa pakāšam. Un mums visizdevīgāk, kā pieaugušiem cilvēkiem, ir es pieaugušais pozīcija, un mēs izrunāsim, ko nozīmē es pieaugušais. Līdz tam, izskriesim cauri tām psihotehnikām, pēc tam iziesim cauri tam, kas ir Plutona arhetips, kā viņš izpaužas. Tur arī uztaisīsiet tādu pašanalīzi. Principā, jūs jau zinat, kā tas strādā. Motivācijas sesijā, ko mēs nodarbojamies, mēs izējam cauri kaut kādām noteiktām tēmām,
un jūs veicat pašanalīzi. Tad nākamā nedēļa mums ir paredzēta tam, lai uz šīs pašanalīzes bāzes jau būvētu pa virsu zināšanas astroloģijā un mēģinātu sev kaut kādas jaunas lietas dzīvē integrēt. Tālūk, tagad, tā vismaz ir tā mana ideja, kāpēc es daru tā, kā es daru, kāpēc mums ir motivācijas sesija, pēc tam mums ir astronodarbība, un līdz šim mums bija arī rīcības sesijas, kur mēs dalījāmies, stāstījām, kur runājāt vairāk jūs, mazāk es. Bet tā kā ir vasara, un mans mērķis nav jūs noturēt pie ekrāna, bet caur šo kopienu vienkārši jums dot atbalstu. Līdz ar to es zinu, ka daudzas no jums dara visu kaut ko, visu kaut kur ir un ar visu kaut ko nodarbojas, un lai jums nav jātērē vēl papildu resursus un jāmēģina būt konkrētā laikā kaut kur, tad šīs te rīcības sesijas uz vasaras periodu es pārvērtu par vienkārši tādu video atskaiti, lai jums tomēr ir tāda mikro iziešana ārpus savas komforta zonas, video ierunāt nedaudz sarežģītāk nekā tekstiņu uzrakstīt, un lai ir kaut kāda atskaite pašām, jo es lasu jūsu atskaitas, es par viņām priecājos, bet tas ir vajadzīgs jums, nevis man. Tālūk. Par to, ko rakstīt šajās atskaitēs pēc nākamās nodarbības, es ierakstīšu kanālā, kas ir tie punkti, uz kuriem jāatbild šajā video atskaitā, jo es jau saņēmu jautājumus, kas tas tāds ir, jo ne visas meitenes ar mums ir kopš februāra, līdz ar to nebaidieties, nekas nepaliks neizskaidrots, un ja ir kaut kāds uzdevums, es viņu noteikti izskaidrošu, un ja es kaut kur aizmirstu to izdarīt, tad signalizējiet, tur lieciet kodus kliedzienus, savus tekstus ar boldā, lai es pamanu, tagojiet mani. Es atbildēšu uz visu. Tālūk, pārējiem tagad pie psihotehnikām. Mēs šodien iziesim cauri 3 no tām. Jūs varēsiet ar šīm 3 papildināt tās, kas jums jau ir no iepriekšējām motivācijas sesijām, jo šī nav pirmā motivācijas sesija, kad mēs pieskaramies šīm te psihotehnikām. Un tās dāmas, kuras pievienojās šajā mēnesī, es jums ļoti iesaku noklausīties iepriekšējo mēnešu motivācijas sesijas arī, jo tur ir ļoti daudz vērtīgas informācijas pašanalīzē un kaut kādi instrumenti arī tīri psiholoģiski, ko var ikdienā izmantot. Tālāk, labi, pārējiem pie psihotehnikām. Pirmā, ko man šodien gribās jums atgādināt, ka mēs nevis sevi meklējam, tad, kad mēs nodarbojamies ar kādu pašizziņu, bet mēs iepazīstamies ar savu patieso es, kas nozīmē, ka mēs vairs neliekam maskas, kuras mums palīdz iejusties, kuras mums palīdz justies īstenībā izolētiem no citiem cilvēkiem, jo mēs esam kaut kas mēs īstenībā neesam, un tas pasargā mūs no jaunām pazīšanās, no tuvas draudzības, ļoti atbildīgs process, un mēs bieži vien caur šīm te sociālajām maskām, ka es labāk nebūšu aizslēgta, un man nav jāčakarēs ar kaut kādu tur draudzēšanos. Mēs īstenībā paši sev sabotējam draudzību, kontaktus, iespējas, tāpat kā ar daudzām citām tādām patīkamām lietām tālāk. Un tad, kad mēs mēģinām izplast kaut kādus savas robežas, tad nevis sevis meklēšana, bet skatāmies uz to kā uz iepazīšanos ar sevi patieso. Jo, ja mēs meklējam sevi, kaut kādi meklējumi vienmēr ir, kaut kur ārpus, es kaut ko meklēju, bet iepazīšanās process, viņš arī ir daudz maigāks, un viņš ir daudz patīkamāks mūsu psihei nekā kaut kāda tur meklēšana, tāpēc, ka, es nezinu ko, un kad es iepazīstos ar patieso sevi, man ir skaidri izejošie dati, es ar ko nodarbojos iepazīstos, ar ko es iepazīstos ar patieso sevi, un tas viss ir tuvu kaut kur, šeit, tepat. Tas viss man jau ir. Es nemeklēju neko, man jau viss ir. Man vienkārši vajag ar to iepazīties. Tālāk. Tāpēc saules iedegšanas mehānismi ļoti efektīvi strādā, jo viņi atver šīs te iespējas daudz ātrāk iepazīties ar savu patieso es, un tas efekts viņš ir pietuvināts. Viņš ātrāk mums pietuvojas. Otra lieta, tā ir
Nu, šī ir tāda ļoti interesanta lieta, saucas šablonu laušana, ko tas nozīmē, kad jūs izdarat kaut ko ārpus kārtas, tur novelkat zeķi publiskā vietā, paceļat balsi, apzināti, kad mēs to daram. Nevis, ka tas tā nejauši sanāk, piemēram, tur bērns izbasī veikalā un tad vienkārši, idlien ārā kaut kādas traumas savas, bet apzināti ļoti. Un ko mēs tādā veidā panākam, mēs sev parādam, ka strādā arī citas schēmas. Nu, tā kā nekas tāds nenotiek. Un tas ļoti transformē domāšanu, ļoti paplašina apvāršņus, noņem kaut kādus iekšējas un neapzinātas spriedzes, jo mēs to daram automātiski, bet ļoti daudz, kur ir šitā drīkst uzvesties, tā nedrīkst uzvesties, tas ir pieklājīgi, tas nav pieklājīgi, tas ir normāli, tas nav normāli. Un ļoti daudz, visi šie procesi, ikdienā mēs viņus nejūtam un neredzam, bet viņi notiek mūsos un patērē īstenībā tonu ar enerģiju. Un tad, kad mēs izdaram kaut kādu ārpus kārtas lietu, salaužam kaut kādu šablonu priekš sevis, mēs sajūtam tādu pēc tam īstenībā milzīgu brīvības pieplūdumu, jo nekas nenotiek. Nekas slikts reāli nenotiek. Un mūsu smadzenēm tas parāda, ka nav ko iespringt, ka viņas var koncentrēties uz citām lietām, piemēram, uz to, ko viņas reāli grib koncentrēties, tur uzlabot attiecības, pelnīt vairāk naudas, justies kruti un laimīgi apmierināti ar sevi, ar savu dzīvi. Tālūk. Tā kā šī tāda ļoti, ļoti maiga tehnika. Manuprāt, viņa ir ļoti maiga, bet ļoti efektīva un tiešām strādā vienkārši perfekti. Jūs varat pamēģināt ikdienā kaut kur, nobļauties veikalā. Vai arī ejot pa ielu, ja kādai tas likās, nērti ļoti līdz tam un nepieklājīgi. Kaut kur ieiet kaut kādā veikalā, kur nav nekādu tur sarkano zīmīšu ar kafijas krūzīti rokās, jebkas, kur smadzenes saka, nē, tā nedrīkst, pamēģiniet tā izdarīt. Un trešais ir tāds izcils paņēmiens. Šis man ļoti patīk, kā viena mana skolotāja. Tā kā viena mana skolotāja stāstīja par šo te principu, viņu nosauca par nahua, un tā ideja ir tāda, ka, tas ir tāds, indiāņiem ir, vadoņi cilts, un tad, kad neviens nevar pieņemt lēmumu, tad vadonis gāja iegrimt tur meditācijās un miljonus reizes uzdeva sev šo jautājumu, nahua man to vajag, un caur šo tehniku izlien ārā mūsu patiesās vēlmes. Tad, kad es kaut ko, piemēram, kaut ko sev neļauju darīt, priekš kam? Kāpēc? Vai arī kaut ko daru, kas mani nepiepilda ikdienā, kas atņem resursu. Kāpēc? Kāpēc man tas ir izdevīgi? Priekš kam man to vajag? Un sev uzdot regulāri jautājumus, kāpēc, tas ļoti palīdz atgriezt sevi tādā apzinātā stāvoklī. Nevis darīt autopilotā, bet visur pajautājiet sev, kāpēc. Jūs noteikti visi zinat to eksperimentu ar slimnīcas uzgaidāmo telpu, kur noskanēja zvaniņš, sākumā sēdēja aktieris un noskanēja zvaniņš, viņš cēlās kājās, sēdās atpakaļ un nāca cilvēki vienkārši tiešām, pacienti, klienti, kas gaidīja rindā, un viņi sāka darīt tieši to pašu vienā brīdī, ko darīja tas cilvēks, aizgāja tas aktieris projām, principā visi cilvēki aizgāja projām, palika viena meitene, kas nebija aktieris, un noskanēja zvaniņš, viņa cēlās kājās un sēdās atpakaļ. Kāpēc viņa to darīja? Nav nejausmas. Vai viņa tā vietā varētu koncentrēties uz kaut ko citu? Jā. Vai viņa to darīja? Nē, viņa koncentrēja savu uzmanību uz kādu pilnīgāko bullshitu, kas viņai neko nedeva absolūti dzīvē, nekādu kvalitāti neiedeva vispār neko. Tā kā šis ir, liekas ļoti tāds elementārs princips, pēc kura vadīties, bet mēs ļoti bieži aizmirstam pēc viņa vadīties. Es zinu, ka es ļoti bieži aizmirstu pēc viņa vadīties, piemēram, kad runāju par manu uzturu, es ļoti bieži aizmirstu, kāpēc, kāpēc es gribu šito, kāpēc varbūt es emocijas mēģinu kaut kāda sapēst, un man īstenībā vajag nevis šokolādīti, bet man vajadzētu samīļoties, vai arī man vajadzētu aiziet uz spā, vai arī man vajadzētu uztaisīt savu pēdiņu masāžu, varbūt man vajadzētu izraudāties. Tālūk, tā kā vienmēr pajautājiet sev, kāpēc jūs kaut ko darat, vai arī kāpēc jūs kaut ko nedarat. Ļoti laba tehnika, viņai momentā atgriež
apzinātības stāvoklī momentāli. Tā, ko jūs man tur rakstījāt par manām tehnikām? Jā, retrogrāds jūs te ietekmē šitāds. Nav tas nekas slikts dāmas. Tā. Jā, Reku Daiga ļoti pareizi raksta. Šādus šablonus var perfekti izstrādāt dramaturģijas kādās nodarbībās, teātra kursos, štajos te visos, kā viņus stand-uperu tajos pasākumos. Jā, davai taisam flashmobu, Rimī normāli nobļaustamies. Īstenībā tas tiešām ir mūsu galvā, jo, katram mums, protams, ir savi tarakāni, bet Dairam, piemēram, nav problēma nobļauties veikalā. Man bija ļoti liels problēmas viņam, es reāli stāvēju šitā teikt. Un bija pakats bija pirms kādiem 2 gadiem, laikam. Nē, viņš vienkārši kaut ko, pilnīgi random nobļāvās, mēs blakus gājām. Labi. Viņš tiešām tā varētu. Tā kā zero problēma. Un katram, un viņam kaut kādā virzienā tās durvis ir daudz vairāk atvērtas nekā man, piemēram. Un man iespējams tur slēpjas ļoti kruts resurss aiz tām durtiņām, kur man ir kauns, nērti vai vēl kaut kas. Man bail viņu atvērt, un man blakus ir tāds Dairis, kurš to var izdarīt. Un tad, kad viņš to izdara, arī, tad, kad jūs, piemēram, to šablonus laužat, jūs ļoti dziedinat cilvēkus sev blakus, viņš to izdara, un es sāku domāt, kāpēc man ir nērti? Kāda starpība? Kam es traucēju? Es neesmu, es neatrodos bērnu dārzā dientasas laikā. Kas man traucēja? Tālāk. Mēs palīdzam tādā veidā gan sev, gan citiem, tāpat kā, kad mēs esam nērti citiem, kad mēs atļaujam sev būt sev, kad mēs novelkam savas robežas, sākumā kādam varbūt, kauns mūsu dēļ vai nērti mums blakus vai whatever, vai arī viņš vienkārši var sākt uz pretenzijas izteikt, bet ar laiku tas, pirmkārt, mums, protams, tas jau ir izrāviens, kad mēs savas robežas paši velkam, bet tam cilvēkam blakus īstenībā tas arī ir ļoti dziedināšana, vienkārši, viņš pēc tam sajūtīs laikā atliktas sekas, nesāks, smagi tupīt, tālūk. Un par robežām arī tur sākumā var būt tā, ka viņas, kad mēs mācamies savas robežas novilkt, sākumā tas var būt ļoti, ļoti rupji. Un ļoti tā, strupi, skarbi, ļoti nepatīkami. Mēs reāli varam aizvainot citus cilvēkus, un tas ir ok. Tas ir process, mēs mācāmies viņus novilkt. Un tas ir normāli, ka mēs aizējam kaut kādās galējībās. Un tad vienā brīdī mēs tā, sašūposimies, iešūposimies, nocentrēsimies, un tad tā robeža novilkšana būs ļoti dabiska. Jūs noteikti pazīstat cilvēkus ar perfekti novilktām robežām, un viņi, kad pasaka, nē, es negribu, nav sliktas sajūta, tāds, ok, labi. Iespējams, ne visiem tā ir, jo, cilvēkiem, kuriem ir ļoti nopietnas problēmas ar savām robežām, viņiem būtu grūti tā, kaut ko tādu pieņemt, bet parasti viņiem arī tādi cilvēki nav apkārt. Tālūk, labi. Tas par tehnikām, tagad pārējiem pie Plutona arhetipa, tagad klausamies, varat atslāpt. Vienkārši paklausieties, pāanalizējiet sevi. Ja jūs ļoti gribat, jūs varat pierakstīt, bet mums saruna automātiski ierakstās. Es ceru, ka viss kārtībā. Automātiski ierakstās, neiespringstiet, vairāk fokusējieties uz sevi, analizējiet sevi. Tas ir priekš jums. Tālāk, un pārējiem pie Plutona, kas tas par arhetipu vispār ir? Es jums mazliet ieskicēju, Plutons ir transformācija planēta. Tā ir krīžu, risku, adrenalīna, nopietnu tādu, emocionālas spriezītes planēta, un Plutons, tad, kad viņš, piemēram, iekrīt veselas formos centrā, bet mums daudziem, ne tikai situācijās, kad viņš iekrīt veselas formos centrā, viņš ļoti bieži ir aktīvs un ietekmē mūsu psihi, arī izējot no mūsu natālās kartas. Tur var redzēt vienkārši jau citas šķautnes, kādā veidā viņš mūs ietekmē. Un ir cilvēki, kuriem tas Plutona arhetips, viņš nav izteikts, viņš nebūs spēcīgs, viņš kaut kur varbūt drusciņi būs klātesoši, bet principā viņam, cilvēkam dominē tur citas enerģijas, un viņam arī jāeksploatē citas enerģijas, bet ļoti daudziem
Plutona arhetipus dominē un kā mēs varam saprast, to, kā viņš mums strādā vai nē, pēc rezonances, kad jūs klausaties tos izpausmes pa plusiem, cik, ko dvēsele saka, kā jūs jūtaties, kad jūs to dzirdat, un cik ļoti izpaužas tas Plutona ceļš pa mīnusiem. Un, ja tur ir diezgan tādas nopietnas izpausmes, un tas tiešām ikdienā traucē, tad arī jāpadomā par savu Plutona darbībām un izpausmēm jūsu dzīvēm. Tālāk, bet Plutons vispār, ja viņš ietekmē mūs visus, vienkārši kādu mazāk, kādu vairāk, un tā ir planēta, tas arhetips, kurš prasa ļoti lielu darbu ar domāšanu, viņš prasa maksimālu atbrīvošanos no negatīvas domāšanas, un visas tās dāmas, kuras ir tajā fantastiskajā paaudzē, kur ir 83. 95. gads, jums tas ir vienkārši, tā kā reiz 10 svarīgi, un viņš ir tāds, par atbrīvošanos no negatīvas domāšanas, no kādiem uzstādījumiem nevajadzīgiem, no dogmām visādām, no psiholoģiskiem ierobežojumiem. Ļoti svarīgi, ar Plutonu ir strādāt caur terapiju, jebko, kas pašam rezonē. Un šeit, ja Plutons spēcīgi darbojas, tad kāpēc ir svarīgi tās enerģijas, ļoti aktīvi izkopt, nevis tā, lēnītēm, pakāpeniski, bet tiešām, hordot pie tā visa, jo viss, ko jūs vēlaties priekš sevis, piepildās ar milzīgu jaudu, gan sliktais, gan labais, viņš vienkārši atnāk, tā ar tādu tsunami tur ienāk iekšā, un, protams, ka negatīvās lietas mums pievelkas ātrāk, jo tas vienkārši ir kaut kāds zemāks slānis, un tas vieglāk notiek, tur nevajag nekādu piepūli pielikt, tāpēc tas vienkārši atnāk ātrāk, bet principā ar tādu spēcīgu Plutonu ļoti ātri manifestējas lietas, ja jūs pieliekat savu darbu tur, tā kā mēs dzīvojam materiālā pasaulē šeit uz zemes, ja es jums atgādināšu ik pa laikam, ka vajag visam, ko jūs tur garīgi darbojaties, pielikt klāt arī reālas darbības reālā dzīvē. Tas viens bez otra nestrādā. Un Plutons, jā, tā ir transformācija planēta, un, piemēram, tā māja natālajā kartē, kurā Plutons atrodas, norāda uz to, caur kādiem pārbaudījumiem, caur kādiem cilvēkiem, caur kādiem apstākļiem šis cilvēks pārdzims, respektīvi, caur ko viņš transformēsies. Man, piemēram, Plutons atrodas 2. mājā, un manas transformācijas notiek caur resursiem. Caur naudu, caur ķermeņa resursiem, caur manu veselību un caur to visus ļoti transformējos. Ja man kaut kur dzīve iemet pārbaudījumu šajā sektorā, man ir skaidrs, ka, tas ir tādēļ, lai es kaut kādu vienu savu pārliecību izmetu miskastē un paskatos plašāk uz pasauli un atrodu kaut kādu citu opciju, kā operēt šajā visā un tādā veidā transformēt savu apziņu non-stop. Un transformācija nozīmē Plutona izpratnē. Šito ļoti svarīgi ir likt aiz auss, kā Plutons darbojas. Visu nojaukt, tur sadedzināt līdz nulītei, vienkārši nogalināt veco un tā vietā radīt kaut ko jaunu, kaut kādu next level, jo pēc šīs transformācijas sākas izaugsme, sākas attīstība un sākas finansiāla labklājība. Un šī te radīšanas pārdzimšanas stadija ir ļoti svarīga. Tā ir augstākā oktāva, jo zemākajās cilvēks vienkārši visu jauc. Tā kā psiholoģisko stāvokli savu jauc visiem apkārtējiem, iznes smadzenes attiecībās, tur ir kaut kādu demolēšana nepārtraukti. Tas notiek tad, ja Plutona enerģijas nerealizē, un ja viņas ir spēcīgas, tad cilvēks to arī ļoti spēcīgi attiecīgi izjutīs. Un tāpēc tas, kā Plutons darbojas, kā viņa transformācijas mūs ietekmē, ir caur nojaukt, nogalināt, iznīcināt un tā vietā būvēt kaut ko jaunu. Tālāk. Un tas uzbūvēt kaut ko jaunu, radīt, ir ļoti svarīgi. Viena pārliecība aizgāja, uzreiz kultivējam citu. Un šeit, tāpēc, kad tas ir tas moments, kur ir svarīgi saprast, kā iet kopā darbs ar domāšanu un darbības reālā dzīvē. Ja mēs tur kaut kas viens tur pazuda, izgaisa, mums, no dzīves vispār pazuda, kaut kāda vai pārliecības mainās vai vēl kaut kas, tad ir ļoti svarīgi nostiprināt ar materiālām darbībām šo te jauno pārliecību. Visos līmeņos, caur ķermeni, caur prātu, visos līmeņos nostiprināt šo te jauno, radīt kaut ko jaunu.
lai viņš kļūst par mūsu jauno sastāvdaļu. Jo kamēr tas ir tikai galviņā, jūs zināt, tāpat kā kamēr idejas ir tikai šeit, nekas dzīvē nemainās. Kaut kādi procesi sāk notikt tikai tad, kad viņas iet uz āru, kad mēs runāt par viņām sākam. Un vēl viena lieta, ko par Plutonu svarīgi saprast, sevišķi, ja jums viņš ir tāds izteikts, tad Plutons ir Marsa, planētas Mars augstākā oktāva, un lai pie Plutona enerģijas vispār tiktu, vispirms ir jānodarbojas ar savu Marsu, un tad pakāpeniski jūs tiekt līdz tām Plutona izpausmēm, jo līdz tam viss, kas liekas tāds, plutonisks, viņš īstenībā, tas ir Mars, kas tur darbojas. Un par Marsu, dārgās dāmas, mēs ar jums runājām ļoti, ļoti daudz. Jums ir informācijas, tikai šī tik te par Marsu, tāpēc strādājiet pie saviem Marsiņiem, darbojieties ar viņiem, kur Sabīna ierakstīja 1. mājā, tad caur ķermeni, viss, kas ir saistīts ar ķermeni, ar tavu personīgo brendu ārieni, caur to visu transformējies, visi izaicinājumi šajā sfērā, viss ir vienkārši tāds signāls, rekords ar to tu mainies, augs transformējies. Tālūk, un Plutons ir tas spēks, kurš atnāk, kad sistēma ir novecojusi, visu izdzēš un tā vietā liek būvēt kaut ko jaunu. Caur citiem resursiem. Un, protams, es te jums Marsu pieminēju, bet es domāju, ka jūs visas saprotat, un man nav jāatgādina, ka pie nestrādājošas saules viņš nekur tālu, jūs nekur tālu netiksiet, turpat līdz Marsam ir diezgan grūti tikt tālāk. Tāpēc, paturam prātā arī to, ko es pirms tam stāstu, jo vienkārši, kad es stāstu jau par Plutonu, kas ir, pats tālākais gals, es rēķinos ar to, ka jūs saprotat, ka līdz tam ir jānoiet vesels ceļš, un ka tur ir vēl, viss kaut kas cits. Tāpēc, tas arī lika aizdomāties par to, kāpēc jūs gribat uzreiz uz Plutonu lekt, un jūs negribat sākt ar solāro gadu, jo, interesanti. Tālūk, un ja mēs Plutonu izdzīvojam pa plusiem, kādas ir viņa augstākās izpausmes, tā ir transformācija caur iznīcināšanu, reformācija, kad cilvēks arī pats sevi nebaidās mainīt situācijas, mainīties iekškodas situācijas, ka viņam nav bail uz terapiju aiziet, lai atvadītos no kaut kādas vecas pārliecības, ka viņam nav bail atvadīties no attiecībām, kas sevi ir izdzīvojušas. Tas ir cilvēks, kuram kaut ko mainīt, ja viņš redz, ka tas priekš viņa vairs nestrādā, tā ir vienkārši norma, kā savādāk. Un kāpēc man jādzīvo un jāmokās? Es te priekš kam esmu, lai justos slikti? What? Tālāk, tā ir ietekme uz cilvēku apziņu, spēja vienkārši arī skenēt to, kas apkārt notiek, prasme strādāt ar zemapziņu. Šeit cilvēks ar attīstītu Plutona enerģiju vienmēr būs tāds, uz psiholoģijas izzināšanu vērsts, ar NLP kaut kur bišķi vismaz pazīstams būs. Cilvēki ar vērienīgu domāšanu spēja redzēt diezgan globāli, vara kontrole, ir augstākās Plutona izpausmes, tieksme pēc šīs varas, tieksme pēc naudas, tieksme pēc ietekmes, pēc statusa un ambīcijas, kuras ir pamatotas cilvēka iekšējā spēkā. Ko nozīmē ambīcijas, kas ir pamatotas cilvēka iekšējā spēkā, kad viņš saprot, ka viņam saule strādā, ka viņš vispār apzinās, kas viņu veido, no kā viņš sastāv, ka viņš savu karti realizē, ka viņš zina, ko viņš dara un kāpēc viņš to dara, un ka viņš dara to, ko viņš grib. Un tad šīs te ambīcijas ir pamatotas mūsu iekšējā spēkā, ka man ir iekšējais resurss, lai līdz tam nonāktu. Nevis, es gribu tur, māju Majāmī, piemēram, bet tāpat laikā, es ēdu maķītī visu laiku, neko ar savu ķermeni nedaru, nekādas transformācijas man dzīvē nenotiek, bet ambīcijas man ir lielas un jūtos, protams, slikti, ka es viņas nerealizēju. Jā, liela struktūra radītāji, tie arī Plutons vispār ir par resursu apvienošanu, par partnerībām ļoti lielām. Ja mēs, piemēram, skatāmies 2. māju, kā, šeit es pelnu, tas ir mans maks, mani resursi, tad, kad mēs skatāmies tur 8. māju, kur jau Plutons tur darbojas, tad mēs jau skatāmies, tie ir visādi SIA, akciju sabiedrības, lieli biznesi, tas ir lauks, kur cilvēkiem ir jāapvieno savi resursi, kur tu vairs viens neesi spēlētājs,
kur ir jādalās ar citiem, kur nav bail ar citiem sadarboties, kur nav bail citus cilvēkus ielaist savā dzīvē, kur nav bail paskatīties plašāk uz iespējām kaut kādām, kur nav bail, piemēram, atvadīties no lielas naudas summas, lai pēc tam atnāk vēl lielāka. Tas ir tāds tiešām nākamais līmenis. Un pa mīnusiem, ja Plutons braukā, tad tā ir ļoti negatīva domāšana un visu laiku, cilvēks domā, ka viss ir slikti un visu laiku arī notiek viss slikti. Tas trūks, šitais trūks, drāmas kaut kādas, tad, kad cilvēkam ļoti maz vajag, kad viņam nav vajadzību nekādu, kad, jā, būs labi, arī tāpat, normāli. Tās ir Plutona zemākās izpausmes, bailes no vēriena, arī nevēlēšanās transformēties, par kad bail no transformācijām kādām, no kaut kā jauna, tur bail iemācīties kaut ko jaunu, bail uzzināt par sevi kaut ko jaunu, atklāt kaut ko nepatīkamu, bail saprast, ka šis nav ok un ka man kaut kas jāmaina. Tās visas ir bailes no transformēšanās. Tā. Tādas trakākās izpausmes ir onkoloģija audzēji, kas ir Plutona signāli par to, ka viņš grib realizēties, bet par to, ka neviens viņu nedzird. Un klasiski, ja cilvēkam Plutons kartē ir spēcīgs, viņš realizēts, tad tie ir cilvēki ar vismaz kaut kādu noslēdz uz savu biznesu, vai arī viņi ir daļa no kaut kāda cita cilvēka lielāka uzņēmuma, tur valdes locekļi vai vēl tad vadošos amatos cilvēki, bet jā, vai tā ir sava sistēma, vai tie ir uzņēmēji kaut kā īpašnieki, bet viņiem ir vara, viņu rokās ir ļoti daudz domāšanu strādā, tie varbūt arī kauču psiholoģi, hipnoloģi, regresoloģi, arī cilvēki ar spēcīgu izteiktu Plutonu realizētu. Un ezotērika ir ļoti klātesoša. Tā, ko mums darīt, lai ar Plutonu sadraudzētos un mazliet viņa oktāvas augstākās apgūtu? Pirmkārt, jāmācās uzstādīt sev vērienīgi mērķi un jārīkojas, jāveic reālas darbības to realizācijai, bez saules mēs to neizdarīsim. Daiga, pietiks pagaidām ar to, ka, ja jūs esat tā Plutons Skorpionā paudze, tas jau norāda uz diezgan lielu šīs planētas ietekmi, jo tur ir vairāki rādītāji, pēc kuriem skatās. Tālūk, bet tas mums visiem ir svarīgi. Ja Plutons ir spēcīgs, tas izpaudīsies vairāk, ātrāk, efektīvāk, bet izpaužas uz mums visiem, tā ka mums visām ir svarīgi to zināt, saprast un sadraudzēties. Tālūk, kā vēl mēs apgūstam viņa enerģijas, saņemot baudu no mākslas, vienkārši kaifojot tiešām no tā, ko citi cilvēki rada, un no tā, ko radām mēs paši. Darbs ar domāšanu, caur psiholoģiju, caur ezotēriku, riski biznesā, hobijos, starp citu, jā, arī savām kaislībām dot vaļu, seksā būt ļoti tādiem, atklātiem un baudīt šo procesu, vispār analizēt sevi, pētīt sevi, tās arī Plutona augstākās oktāvas, jo seks ir viens no tādiem driving forces. Plutonam seks vispār ļoti cieši saistīts ar biznesu, ar naudu, tā ir ļoti līdzīga enerģija, un ja mums kaut kas klibo seksa tēmās, tas ietekmēs arī mūsu spēju pelnīt naudu. Vīriešiem ļoti spēcīgi. Tālūk. Jā, un darbs ar aizvainojumu. Darbs ar aizvainojumu ir ļoti efektīvs veids, kā strādāt ar Plutona enerģijām un virzīt sevi uz augšu. Un šeit mēs tieši pārējām tagad uz to, ko man gribējās jums iedot par tām pozīcijām, darbs ar aizvainojumu, lai jūs vispār saprotat, kur jūs esat, ja tie aizvainojumi sēž iekšā, un man arī vēl ir kaut kas daudz, un nav tā, ka tu vienreiz pastrādā ar terapeitu, un viss, vai arī caur kaut kādu citu metodi pastrādā, un viss goodbye, un tagad viss ir perfekti. Tas ir tik daudz slāņi, tik daudz dažādi avoti, no kurienes mums ir kaut kādas neapmierinātības iekšējas. Un aizvainojumi ir dzīve bērna pozīcijā. Tad, kad mēs dzīvojam caur bērna pozīciju, mēs nedabūjam pieaugušo cilvēku mantiņas. Pieaugušo cilvēku mantiņas ir vara, biznesa, nauda un kontakti, lielas lietas, vērienīgi mērķi. Mēs netiekam pie šīm mantiņām. Un tāpēc ir svarīgi saprast, kur es atrodos bērna pozīcijā, kur atkal ir vecāka pozīcija, kas ir mums neveselīga.
pa dzīvi, jo mēs tad ne savu lomu pildam, mēs esam kaut kas cits, kaut kāds mēģinam kļūt par koču, kur nevienam nevajag. Un tā veselīgā, uz kuru mēs ejam, ir es pieaugušais pozīcija. Un ja mēs sēžam es bērns, tad šajā pozīcijā cilvēks apvainojas laiku, mēģina manipulēt, bezatbildīgs ir kaut kur nesaprot cēloņa un seku sakarību. Piemēram, šodien es ēdīšu burģerīti, nekas traks, vienu reizīti, taču, cilvēks, kurš dzīvo no pieaugušā pozīcijas, viņš ļoti labi apzinās, ko viņš dara. Pat ja viņš dara kaut kādas lietas, kas viņam kaitē, tad viņš apzinās, ka viņš to dara un kādus rezultātus tas dos. Un tā ir apzināta izvēle. Tāpēc, norakstīt uz kaut kādu, aizraušanos ar kādām sūdīgām lietām vai arī problēmas ar ķermeni, kaut kādas citas problēmas uz to, ka, cilvēkam tā vienkārši, gadījās, viņam, viņš tāds ir, neko darīt, viņam grūti ir, viņš vienkārši sēž bērnu pozīcijā. Tālāk, un iztrūkst paškritikas, tāda sajūta, ka visi man ir parādā, tur viņiem jāuzmin manas vēlmes, viņiem jāzina, ko es gribu. Kad nesaprot savas vēlmes, nevar tās nodefinēt, nevar saprast. Viņas ir pamatā spontānas un arī netiek, nav tur kaut kādos apzinātas pieejas tam visam. Atriebīgi cilvēki ir tā, bērna pozīcijā, kāpēc tā ir? Tāpēc, ka visi ir vainīgi. Bet, tad, kad cilvēks ir bērna pozīcijā, viņam tas atriebīgums ir ļoti neapzināts. Sliktas attiecības ar naudu arī bērna pozīcijā. Ko tas nozīmē šeit, tad, kad finanses ātri pazūd, jo bērnam pēc nopusēm viņam nav finanšu pratības, viņam šīs te spēļmantiņas, viņam nav kapacitātes viņām runā. Jā. Ar tādiem bērniem, nevis tādiem bērniem, bet ar tādiem cilvēkiem, kas dzīvo no bērna pozīcijas, ļoti grūti sarunāt kaut ko. Tie ir, piemēram, kā biznesa partneri kaut kādi, tie ir šausmīgi biznesa partneri, viņiem, viņi kaut ko pasaka, neizdara kaut ko, iemet kaut kādas tur savas idejas, paši tur nevienu pirkstiņu nepieliek, lai kaut kā to ideju realizētu. Kavēšana arī ir tāda, nevis tur, gadās nokavēt, bet, regulāri, katru reizi. Es tur, man nesanāk kaut kas, man tur tas un vēl kaut kas visu laiku tāda kavēšana non-stop. Un kad nav savu robežu. Kad nav savu robežu, tā arī ir bērna pozīcija. Ne es savas zinu, ne arī citu cilvēku zinu robežas, jo robežas mums formējas 3 līdz 40 gadu vecumā. Tad, kad mums saule slēdzas iekšā, tad formējas robežas. Un nenoformētas robežas ir maza bērniņa pazīme. Un kā mums izpaužas es vecāks, kas ir otra galējība, kas arī, nav adekvāta, ir hiperkontrola, tad, kad cilvēks kontrolē visu, nevar vispār neko ārpus tur saviem grožiem palaist, kad soda, iebiedēt, mēģina arī manipulēt šeit, bet te jau manipulēt nevis no tādas, tad man būs bēdīgi, es tad apvainošu, tu tur tāds un šajāds, un es te tā centos, bet šeit vairāk ir no tādas superpozīcijas, tāda manipulācija caur sodu. Ja tu tā nedarīsi, tad, tu zini, ka es te esmu vispār galvenā. Tad, kad man vienmēr ir taisnība, šīs frāzes arī vienmēr zinu vairāk par citiem, un šeit ir ļoti svarīgi mācīties, ja jūs piefiksējat kaut kuras no pazīmēm arī sev, svarīgi ir mācīties izmantot to instrumentu, ka es neizlemju citu cilvēku vietā, es neizdomāju citu cilvēku vietā, mēs ar jums par viņu runājām, liekas, tas bija viens no pirmajiem, kur es pastāstīju, tādas hiperrūpes, ka man neviens neprasa, bet es tāpat lienu rūpēties, neviens to neprasa. Bailes no vientulības ļoti lielas. Un tas ir iemesls, kāpēc cilvēks mēģina visu kontrolēt, grib, lai visu laiku kāds ir blakus, kaut vai caur manipulācijām, bet noturēt to, kas ir.
Jā, tā arī ir atriebība kaut kāda, bet šeit jau cilvēks apzināti atriebis par to, ka otrs nesako viņa plānam. Un depresija no hroniska noguruma vienkārši tāpēc, ka cilvēka psihe non-stop ir nodarbināta, viņai visu laiku jākontrolē 24/7 visu, kas notiek apkārt, bērnus, vīru, sievu, visu, pilnīgi viņam visu jānokontrolē, viņš par visu tur iesprīst. Protams, ka smadzenes nogurst un tur sākas depresīvi stāvokļi. Jā, šeit ir savas robežas pārspīlēti stingras, bet citu robežas neievēro. Arī tā ir vecāka pozīcija jā, tas ir par vecāku pozīciju. Un tad ir tā, uz ko mēs tiecamies, tad, mums visizdevīgākā pozīcija ir es pieaugušais. Un es pieaugušais ir adekvāti atbildīgs cilvēks, kurš neļauj iejaukties savās robežās, citu cilvēku robežās. Arī viņš neļaujas iekšā, tāds līdzsvars ļoti adekvāts. Finanšu pratība viņam ir klātesoša, zinu gan kā pelnīt, gan kā noturēt naudu, gan arī kā viņu atdot. Un, principā, tad cilvēks dzīvo no pieaugušā pozīcijas, kad viņš ir izslēdzis no sevis gan to vecāka arhetipu, gan izslēdzis ārā no sevis to bērnu arhetipu tajās neveselīgajās izpausmēs. Un tad, protams, viņš ir veiksmīgs visā, ko viņš dara, un cilvēkiem gribās, viņi pievelkās, gribās sadarboties ar tādu cilvēku, un šeit kas ir tas es pieaugušais? Es pieaugušais no astroloģijas izpratnes ir cilvēks arī strādājošu sauli un ar strādājošu visu karti, kad viņš apzinās visas sekas visam, ko viņš dara, kad viņš ir adekvāts sarunu partneris, kad viņš tiešām dzīvo apzināti un pats rūpējas par saviem resursiem, šeit es nerunāju tikai par naudas, runāju par pirmkārt ķermeni, kas ir mūsu pamata resursiem, mūsu mājiņa, mums traucē kaut kādā veidā, tad mēs garīgi nevaram justies labi. Tas ir, vismaz es to redzu kā divas absolūti nesavienojamas lietas. Ir ļoti svarīgi rūpēties par savu mājiņu. Tālūk, un tad attiecīgi dzīvē kļūst daudz vieglāka, tāpēc, ka nav šīs tas slodzes, kas ir esi vecāks pozīcijā tās, jūs dzirdat, ja tur ir visu laiku kontrole 24/7, tā ir milzīga psiholoģiska slodze un vienkārši nereālākā. Viņas nav. Viņa aiziet projām, parādās adekvāts stāvoklis, tur aiziet prom visas apvainošanās, kas vienkārši izsūc ārā enerģiju un mūs velk atpakaļ ar tādu virvirktīgu uz kaut kādu stāvokli, kurā mēs vairs neesam īstenībā, jo mums ir vairāk gadiņu nekā 3. Un palīdz izdzīvot arī to adekvāti šos te posmus, jo kāpēc tie stāvokļi izpaužas, tāpēc, ka visdrīzāk 0 līdz 3 gadu vecums ir neadekvāti izdzīvots un 3 līdz 10 gadu vecums arī ir kaut kur pieklibo un tur nav mēnesis kaut kur bišķi disharmonisks un kaut kur saule tur nestrādā līdz galam, tā kā vajadzētu. Tālūk. Un šeit varat paskatīties, panalizēt sevi. Es atceros, kad es mācījos, tad es gāju cauri šādiem sarakstiem, un man bija ļoti daudz par tāds ček. Negribētos, bet ček. Jā. Bet, es sāku ar ļoti, ļoti minimumu, savādāk mana psihe neizturētu visu to smagsvaru, jo, ja es toreiz, nezinu, visu tu informāciju, ko es, piemēram, zinu tagad, saņemtu toreiz, es neizturētu, to es prātā sajūtu, tāpēc, ka man būtu depresija, ka ar mani viss pilnībā nav kārtībā, jo man jau tāpat bija diezgan smagi apzināties to apjomu, ko es toreiz, spēju vispār sagremot, ka, tur ir tik ļoti daudz, kas jādara. Un tad, kas būtu, ja es tur, zinātu, vairāk, es būtu bišķi crazy. Tāpēc arī jums par tādiem, pa drusciņai es špricēšu iekšā visādas tādas lietas, pamēģiniet sevi pāanalizēt drusciņi, paskatieties, vai jums vispār ir izdevīgi tur atrasties. Un šeit visu laiku mēģinam atgriezties uz to pašu sākumu, ko es jums stāstīju par tām tehnikām, to pēdējo, ko es minēju, nahua, tad pamēģiniet uz šo jautājumu sev atbildēt, patrenēties, paņemiet kādu nedēļu, vai arī askēzi paņemiet, piemēram, askēzi uz apzinātu dzīvi un katru darbību savu tāds, kāpēc? Un, protams, ka tas ir pārspīlēti. Mēs tā nedzīvojam ikdienā, bet paņemt savu askēzi vai arī kādu vienu dienu patrenēties, pamēģināt vienkārši padomāt visam, iziet cauri katrai darbībai, ko es daru, kāpēc es to daru? Ko man tas dod?
Kāpēc man tas ir izdevīgi, vai arī kāpēc es to nedaru? Man ienāk prātā, kāpēc es to nedaru. Jā, nahua ir lieliska metode. Jā, tas ir normāli, jā, Katrīna saka, ka katrā aprakstā saskatīt, jā, tas ir ok. Tā ir, mēs, tomēr kaut kā izdzīvojām, ja mēs būtu pilnīgi bērna pozīcijā, Džīs, jūs te nebūtu točna šajā kopienā, ticiet man. Vai arī, ja jūs būtu pilnīgi vecāks pozīcijā, jūs arī šeit nebūtu, jums nebūtu laika šai kopienai, jums būtu jākontrolē viss un visi sev apkārt, kāda pašizaugsme, Jēzus taču. Bet kāpēc mēs par to mācāmies, kāpēc es jums to stāstu, lai jūs apzināti paskatītos uz to un paprasītu sev, vai jums tas ir vajadzīgs. Un tad ar to var pastrādāt, jo kamēr mēs neredzam kaut kādas lietas, ar viņām nevar strādāt, ar ko strādāt. Tur rakšanas pēc, kam to vajag? Nekā. Tāpēc, tad, kad mēs mācāmies, izglītojam sevi par kaut kādām lietām, mēs sākam apzināti meklēt risinājumus, iespējas, kas tiešām kaut kur var aizvest. Tāpēc, ka es strādāju ar reālu lietu, nevis kaut ko tur. Tāpēc, ka visi iet uz terapiju, es arī aiziešu. Tad tur arī nav slikti. Māsavas Plutona mājas, bet mēs tik dziļi neiesim. Tā. Jūs varat, pašas sev kaut kādus secinājumus izdarīt, jo jūs zinat māju tēmas. Es jums devu to informāciju. Sabīna gribēja solāro gadu. Dzimšanas diena jūnija beigās. Tā. Sabīna, tu galvenais ņem vērā tos, to failiņu, ko es liku par tām 12 dienām un visus mūsu sistēmu, tu zini, kā mēs dzimšanas dienā rīkojamies. Ja Saule Skorpionās, Plutona ietekmē, jā, tas arī, jā, ja mums ir planētu koncentrācija Skorpionā, arī Plutona ietekme būs lielāka, tas arketips vienkārši būs aktīvāks. Zana, tev noteikti ir kaut kas cits, kas ir Skorpiona enerģijas, tev tur nesoši iekšā, jo, ja Plutons ir svaros 29. grādā, tad Plutons ir svaros 29. grādā, viņš taču nav Skorpionā. Tā, jā, lūk. Uz pārējo es atbildēju. Labi, paldies jums, dāmas. Šodien mēs ar jums noslēdzam mūsu nodarbību, mikro iepazīšanos ar Plutona pasauli un ar es pozīciju pasauli, ko ir svarīgi īstenībā saprast. Saliksies pēc tam vairāk jums pa plauktiņiem, tad būs interesanti sākt vērot, kur izpaužas bērns, kur izpaužas vecāks un kur jūs jau esat tajā adekvātajā pieaugušā pozīcijā. Un tā pa drusciņai trenēsies visu laiku tā pieaugušā pozīcija. Labi, forši dienu jums, dāmas, bučiņas ir tā.